Par Latviju tāda, kāda tā ir šodien. Nekā personīgi aicināja 3 cilvēkus, kuri bijuši līdzās Tautas frontes aktivitātēm. Ar viņiem tikās Sandijs Semjonovs. Artis Ērglis ir viens no tiem, kas veidojas jauno Tautas frontes muzeju. Ekspozīcija šonadēļ atklāta, taču galvenā lieta, kas savulaik visus Tautas frontes gadus atradusies pie vecpilsētas 13. nama, gandrīz aizmirst. Tas ir Latvijas karogs. Tautas frontei Artis pievienojās 20 gadu vecumā. Tolaik bija students Latvijas lauksaimniecības akadēmijā. Bija gan ziņojums Latvakarā, pārraidē, kas sāk veidoties ar LTF koordinācijas centru, un vienkārši aizgāju un pieteicos. Ir tāds otrā plāna attiecības. Es gribētu teikt, varbūt 3. vai 4. Jebkurā organizācijā, lai darbotos, jābūt ļoti daudz cilvēkiem. Un valde sēdēja šeit gar lielo galdu, gar malām vēl bija krēsli, un telpa maziņa, bet te brīžiem savācās 100 cilvēku. Ārzem latvieši mums bija uzdāvinājuši tādu kastīti, ko mēs toreiz saucam par Ļeņina tipogrāfiju. Tās ir atmiņas, tā ir mūsu dzīve. Mēs esam visi šajā dzīvē dzīvojuši. Ja? Un tas ir bijis, es domāju, daudziem skaistākais, vai viens no skaistākajiem brīžiem dzīvē, līdz ar citām lietām, ko cilvēku uzskata par skaistāko savā dzīvē. Ja, teiksim, ar bērnu piedzimšanu, ar iemīlēšanu un citu. Šeit 25 gadi, kā tu esi izjūtu to valsts attīstību? Es domāju, ka, protams, ka gribētos daudz lietas, ka būtu savādāk, bet es nedomāju, ka tamdēļ mēs nebūtu gājuši manifestācijās un balstojuši pret neatkarību un palikuši Padomju Savienībā, ka tas būtu bijis labākais variants. Tad visticamāk, mēs varbūt arī dzīvot pie Puķina, vai mēs to gribētu. Raits Valters dokumentēja visus atmodas notikumus. Arī 1988. gada 8. oktobra Tautas frontes dibināšanas kongresu, kur viens no pirmajiem toreiz uzstājās viņa tēvs, aktieris Evalds Valters. Man pieder tev zeme ar visām atmatām. Man pašam kungam būt, man pašam arājām. Te izgāja šī vietā, viena daļa deputāta ārā, ieskaitot Avotiņu. Viņi nepiekrīt kaut kādai nostādē. Jā. Pēc pusstundas atnāca atpakaļ un sprieda tālāk, jo viens otram piedēva. Nebija, jā, tā gandrīz maina koalīcijas, maina valdības, toreiz nebija tā. Bet tad, kad mēs sākam tirgu šeit iekšienē, tad mēs pārvēršamies par ļoti neizglītotiem, maz saprotošiem cilvēkiem. Pirmajā Tautas kongresā viņš fiksējas kā daļa delegātu, kuri bijuši gan komunistiskajā partijā, gan Tautas frontē, aicināt uz citu zāli. Tur sprieduši, ka no Maskavas centrālās komitejas jāatsauc Augusts Vos, bet viņu vietā jānosūta Jānis Peters. Nedrīkstam to pieļaut. Tikai kopā tauts. Tikai kopā lūdzu. Šķelties provokācija. Tas ir rakstīts, ka kongresu var sasaukt, ja 1/3 daļa komunistu izsakās par. Ja kongress to pasaka, un masa informācijas... Tāpēc jūs jau nenoklausīties. Bet to vajag iznest visam kongresam, nevis atsevišķi komunistiem, manuprāt. Interesanti skatīties pēc gadiem tādas lietas, kas vispār ir kuriozas. Tomēr pirmās īstās brīvības vēsmas atnesuši Helsinki 86. Toreiz Valters filmējis 1987. gada augustā notiekošo pie brīvības pieminekļa. Atceros, ka man trīcēja rokas no uztraukuma. Tas man bija kinokamera, tas viss uz 16 mm filmēts, un es biju šausmīgi uztraucies, ka viņi nāca. Emocionāls pārdzīvojums, jo tāds nekas nebija pieredzēts, un nezināja jau, kas būs, un filmējām, tie 6 nolika uz celīt, nolika tās lentes satīni, helsinkiešu. Un tas bija emocionāli, jā. Tautas frontes nozīmi pēc Valtera vārdiem nevar nenovērtēt. Arī viņš atmodas sauc par skaistāko laiku savā dzīvē. Bet ar tēvu runāja par to, tām neatkarības lietām, visu to?
Protams, runāja, bet viņš bija ļoti piesardzīgs. Viņš teica, ka nevajag rīkoties tā, kā es to daru. Kaut kur izplata materiālus, sūta projām tur latviešiem, emigrācija, ārzemju televīzija. Par to, ko dara, viņš nekad nepārmet. Tas viņam patika, tīpaši, ka zāģēja koks pie čaks. Toreiz es nefilmēju, jādevu kameru citiem, jo man zāģis bija rokā. Alberts Bels bija viens no redzamākajiem atmodas laika varoņiem. Viņš vēsturē paliks kā cilvēks, kurš kopā ar Evaldu Valteru 3 zvaigžņu tornī uzvilka pirmo Latvijas karogu. Es viņam prasīju, kāpēc tad es būtu derīgs kandidāts, un viņš teica, ka vajadzīgs tāds, kas noteikti atnāks, ja vien būs dzīvs. Domāju, ka tas varētu būt es. Tajā karogu uzvilkšanas dienā, kad es gāju cauri Vecrīgai, tad visur gāja cilvēki uz Daugavmalu. Un nonākot tur, es pilnīgi fiziski jūtu šo garīgo enerģiju, strāvojam un veidojam to brīvās Latvijas tēlu. Un tajā brīdī es biju 100% pārliecināts, ka mēs dabūsim neatkarību. Sākotnēji pret Tautas fronti Bels esot bijis piesardzīgs. Licies, ka tā ir labi organizēta un kontrolēta kustība. Bet vēlāk, kad tur iesaistījās tiešām tauta, tad praktiski tos cilvēks, kas viņu mēģināja kontrolēt, tos aizskaloja. Brīvība ir vislielākā mūsu vērtība, Bels saka. Bez Tautas frontes atmodas nebūtu. Tā bija tā lielā vecmāte, kas saņēma to brīvību, kas ļāva viņai piedzimt, kas to piedzimšanu darīja. Vienmēr sakot, Tautas fronte, bez tās mēs nebūtu šodien. Tas ir skaidrs. Un lai cik grūti arī šodien neklātos, esot jātic sev un vienkārši jādara. Paņemam. Ko mēs paņemsim šo, kas te būs, paskatīsimies. Kas ir iekšā? Ko mēs varam atrast? Tici pats sevīm, neviens nav tik niecīgs, ka nebūtu zelts. Lūk, tas ir katram latvietim tagad jāsaka, tici pats sevim, neviens nav tik niecīgs, ka nebūtu zelts. Tautas frontē iestājās vairāk nekā